ASV armija iznīcināja 6 Irānas laivas Hormuza šaurumā, un krīze tagad ir sasniegusi visbīstamāko punktu – jūras strīdā ar Teherānu. Šajā pirmdienā, 2026. gada 4. maijā, darbība notika laikā, kad centrālā pavēlniecība mēģināja atvērt drošu ceļu komerciālajiem kuģiem projekta Brīvība ietvaros. Laivas, kas bija saistītas ar Irānas spēkiem, esot uzbrukušas kuģiem, kurus aizsargāja Amerikas Savienotās valstis. Tajā pašā brīdī, kad pret amerikāņu operāciju tika palaista arī droni un raķetes. Atbilde sekoja ātri. Helikopteri Apache un Seahawk trāpīja visiem 6 kuģiem, sniedzot tiešu vēstījumu revolucionārajai gvardei, ka ceļš netiks atdots bailēm. Es tev visu to tūlīt pastāstīšu, bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts, saņemot informāciju reāla laikā, visaugstākajā žurnālistikas kvalitātē ar uzticamības standartu Milsons Alves. Pēc admirāļa Breda Kūpera, ASV centrālās pavēlniecības komandiera teiktā, šīs laivas ne tikai pārvietojās pa reģionu. Tas bija daļa no Irānas mēģinājuma iejaukties brīvības projekta virzībā, kura mērķis ir vadīt kravas kuģus pa pastiprinātas drošības zonu Omānas ūdeņos. Operācija tika izveidota pēc nedēļu ilgas Irānas blokādes, kad simtiem kuģi bija apstājušies Persijas līcī un tūkstošiem apkalpes locekļu nebija skaidrs izējas. Amerikāņu pavēle bija vienkārša – aizsargāt civilos kuģus, atvērt koridoru un nepieļaut, ka mazas bruņotas laivas pārvērš maršrutu par jūras slazdu. Galvenais ir tas, ka 6 laivas tika uzskatītas par tūlītēju draudu. Centrālā pavēlniecība paziņoja, ka Irānas spēki palaida spārnotās raķetes, dronus un mazas laivas pret kuģiem, kas atradās ASV aizsardzībā. Kūpers paziņoja, ka draudi tika neutralizēti, precīzi izmantojot aizsardzības munīciju. Vienkāršā valodā Vašingtona saka, ka šīs laivas pārkāpa robežu. Tās nebija parastas laivas, kas apmaldījušās jūrā. Tas bija daļa no aprēķināta spiediena, lai pārbaudītu, cik tālu Amerikas Savienotās valstis pieļaus Irānas iebiedēšanu šaurumā. Līdz šim nav oficiāli apstiprināta bojāgājušo skaita 6 Irānas laivās. Amerikas militārie avoti apstiprināja kuģu iznīcināšanu, taču nesniedz publisku upuru skaitu. Tas ir svarīgi, jo jūras krīzes gadījumā šī skaita neesamība nemazina notikuma nozīmi. Galvenais fakts ir tas, ka ASV jūras spēki pārgāja no trauksmes stāvokļa uz tiešu rīcību pret kuģiem, kuri pēc Vašingtonas domām apdraudēja komerckuģus. No šī brīža vēstījuma tonis mainās. Irāna var mēģināt izmantot ātrgaitas laivas, lai radītu draudus šaurumā, taču tagad katra agresīva tuvošanās var saņemt tūlītēju atbildi. Šīs laivas ir daļa no Irānas revolucionārās gvardes zināmās taktikas – izmantot mazus, ātrus un grūti izsekojamus kuģus, lai ielēgtu, draudētu vai izdarītu spiedienu uz lielākiem kuģiem. Teherāna parasti neizaicina eskadras mīnu kuģi tieši, bet paļaujās uz ātrumu, skaitu un provokācijām. Tā ir nervu karš jūrā. Viena laiva parādās, otra tuvojas, trešā mēģina nogriezt ceļu. Un mērķis ir radīt pietiekamu apjukumu, lai apturētu tirdzniecību, palielinātu risku apdrošinātājiem un pārliecinātu kuģniecības uzņēmumus nešķērsot Hormuza šaurumu. Tieši šāda veida spiedienu mēģināja pārvarēt projekts Brīvība. Hormuza šaurums ir šī strīda centrā, jo tas savieno Persijas līci ar Omānas līci un Arābijas jūru. Tas, kurš kontrolē šo pāreju, kontrolē daļu no spiediena, kontrolē pašu spiedienu. Skaties, kā 2 kravas kuģi ar Amerikas karogu izdevās šķērsot šaurumu un turpināt ceļu. ASV centrālā pavēlniecība šo progresu pasniedza kā pirmo pierādījumu tam, ka koridors var darboties. Vienlaikus Irāna noliedza, ka komerciālie kuģi būtu šķērsojuši šo teritoriju un arī noliedza kuģu zaudēšanu. Šādas pretrunīgas versijas ir raksturīgas militāriem sadursmi brīžiem. Viena puse cenšas parādīt kontroli, otra cenšas nepieļaut sakāves iespaidu. Taču operatīvie dati ir nelabvēlīgi Teherānai, jo par pāreju paziņoja Amerikas Savienotās valstis. Koridors tika aktivizēts un amerikāņu komandas centrs publiski brīdināja, ka Irānas spēkiem jāievēro distance. Šīs laivas faktiski mēģināja traucēt maršrutu atvēršanu.
Tās iesaistījās situācijā, kad Vašingtona centās pārvietot kuģus, kurus aizsargāja lielāka struktūra ar eskadras mīnu kuģiem, helikopteriem, lidmašīnām, droniem, radioelektroniskās cīņas līdzekļiem un zemūdens spēkiem. Amerikāņu ideja nav tikai pavadīt vienu kuģi vienlaikus, bet gan izveidot plašāku aizsardzības zonu ar vairākām aizsardzības kārtām, lai neļautu Irānai izvēlēties izolētu mērķi un pārvērst pārēju par šantāžu. Atbilde ar helikopteriem Apache un Seahawk parāda, ka Savienotās valstis nolēma ātri reaģēt uz skuteru taktiku. Šie gaisa kuģi tiek izmantotas, lai sekot līdzi kustībām jūrā un reaģētu uz tuvām draudiem, nepaļaujoties tikai uz lieliem kuģiem. Šajā pirmdienas epizodē pēc amerikāņu ziņojuma tieši tās bija atbildīgas par 6 kuģu nogremdēšanu. Mērķis nebija okupēt teritoriju vai paplašināt karu uz sauszemes. Mērķis bija novērst, lai nelielas Irānas vienības neuzbruktu vai neapturētu civilos kuģus šauruma atvēršanas laikā. Darbības iemesls ir saistīts arī ar cilvēku dzīvības apdraudējumu. Projekts Brīvība tika pasniegts kā humāna operācija, ko Donalds Trumps prezentēja, lai izglābtu reģionā iestrēgušos kuģus un to apkalpes. Saskaņā ar starptautiskajā presē minētajiem aprēķiniem, kopš maršruta faktiskas slēgšanas Persijas līcī bija iestrēguši vairāk nekā 850 kuģi un apmēram 20 000 jūrnieku. Šādā situācijā katra Irānas motorlaiva, kas tiek nosūtīta, lai iebiedētu kuģus, neizdara spiedienu tikai uz Vašingtonu. Tā izdara spiedienu uz jūrā strādājošiem, transporta uzņēmumiem, apkalpes locekļu ģimenēm un valstīm, kas ir atkarīgas no enerģijas, kas tiek transportētas caur Hormuza šaurumu. Vēsture jau ir pierādījusi, ka ātrgaitas motorlaivas var kļūt par nopietnu problēmu, ja tās izmanto spēki, kas cenšas kompensēt jūras pārākumu trūkumu ar provokācijām un masveidu uzbrukumiem. 1988. gada 18. aprīlī operācijas Praying Mantis laikā ASV jūras spēki saskārās ar Irānas mērķiem līcī. Persijas līcis, pēc tam, kad fregate USS Samuel B. Roberts tika bojāta ar mīnu. Tajā sadusmē Irānas ātrgaitas kuģi arī iesaistījās konfliktā un uzbruka komerciāliem mērķiem. Amerikāņu atbilde bija stingra un atstāja vēsturisku nospiedumu. Kad Teherāna mēģina pārvērst jūru par piespiešanas instrumentu, Vašingtona parasti reaģē, lai atjaunotu kuģošanas brīvību. Arī citas valstis ir saskārušās ar šāda veida draudiem jūrā. Šrilanka gadiem ilgi cīnījās ar mazām un ātrām jūras tīģeru laivām, kas bija Tamilu tīģeru jūras spēku atzars un izmantoja ātrumu un uzbrukumus baros pret lielākām vienībām. Sarkanajā jūrā ar hutiešiem saistītie spēki arī sāk izmantot kuģus, dronus un improvizētus jūras līdzekļus, lai apdraudētu tirdzniecību, kas lika ASV un tās sabiedrotajiem paplašināt jūras aizsardzības misijas. Modelis vienmēr ir līdzīgs. Grupas vai režīmi ar mazākām konvencionālām spējām cenšas padarīt maršrutu dārgu, nedrošu un politiski sprādzienbīstamu. Spēcīgāko jūras spēku atbilde ir neļaut izmantot šo telpu, pirms bailes pārvēršas par blokādi. Tagad nākamais solis būs izšķirošs. Ja brīvības projekts spēs uzturēt koridoru aktīvu, vairāk kuģi visticamāk mēģinās izkļūt no Persijas līča pa maršrutu caur Omānas ūdeņiem. Tomēr kuģniecības uzņēmumi joprojām mēdz rīkoties piesardzīgi, jo šis reģions joprojām ir bīstams. Ir brīdinājums par mīnām, kas nav pilnībā neutralizēts pie tradicionālajiem maršrutiem. Tas nozīmē, ka 6 laivu iznīcināšana neizbeidz krīzi. Tas tikai atver nākamo posmu – pārbaudīt, vai amerikāņu aizsardzība būs pietiekami spēcīga, lai pārliecinātu jūras tirdzniecību atgriezties. Irānai šo 6 kuģu zaudējums ir vairāk nekā tikai taktiska neveiksme. Tas ir signāls, ka iebiedēšanas stratēģija ar ātrlaivām ir sastapusies ar tiešu šķērsli. Savienotajām valstīm šī operācija kļūst par kontroles paraugu demonstrējumu. 2 tirdzniecības kuģi izbrauca cauri, draudi tika pārtverti un naidīgās laivas tika neutralizētas. Revolucionārajai gvardijai izvēles loks kļūst vēl šaurāks. Ja viņi atkāpsies, viņi zaudēs stāstījumu par kontroli pār Hormuzu. Ja viņi uzstās, pastāv risks, ka citas vienības tiks iznīcinātas visas pasaules acu priekšā. Un tagad krīze karājas smaga jautājuma priekšā. Vai Irāna pieņems zaudēt bailes kontroli pār šo ceļu, vai arī liks uz jauniem priekšlikumiem? Vēl joprojām notiek provokācijas pret jūras spēkiem, kas jau ir parādījuši, ka negrasās atkāpties. Es esmu Milsons Alves, starptautisko attiecību speciālists, un mans mērķis ir katru dienu sniegt tev patiesu informāciju. Ziņu saites ir atrodams video aprakstā. Nospied patīk šim video, abonē kanālu un beigās ieskaties komentāros, lai tu vēl vairāk iesaistītos Milsona Alves kopienā.